Kārtējo reizi jāsaka paldies ķīniešiem par šādu vienkārši pāris eiro vērtu signāla ģeneratoru. Tad viņš veido šādu signālu, tur var regulēt šo procentus un arī frekvenci var mainīt. Un ko man tas dod? Šajā gadījumā tas dod to, ka es Volvo ventilātoru varu iedarbināt šeit bez mašīnas, jo viņam tātad ir plusa mīnus, lielā barošana un tā kontrola notiek par šo violeto vadu. Un ar šo iekārtas palīdzību es varu mainīt griešanās ātrumu un vispār viņu palaist kā tādu. Negribās nokurināt man barošanas bloku. Tas ir maksimums, ko es viņam varu padot tagad. Bet, tas ir tā testa režīmā, vienkārši saprast, vai viņš darbojās. Nečīks negrib kaut kas tam ventilātoram, bet, diagnostikas ziņā varbūt īsti nav vajadzīgs baigi, jo jau uz auto ir redzams, ka auto pusē pienāk šis te kontrols signāls, tad īsti nav jēga atsevišķi pārbaudīt ventilātoru, jo tad ir diezgan skaidrs, ka ja pienāk plus un mīnus un pienāk kontrols signāls, ka tad tur īsti nav citi iemesli, kāpēc ventilators varētu nedarboties.